Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Armēnijas premjerministrs Nikols Pašiņjans šodien paziņoja, ka Azerbaidžāna plānojot pilna mēroga karu pret Armēniju. Savukārt Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs, kas februārī ievēlēts uz vēl vienu pilnvaru termiņu, savā inaugurācijas runā vakar paziņoja, ka teritoriālas pretenzijas lolojot nevis Azerbaidžāna, bet gan Armēnija. Otradien abas puses viena otru apsūdzēja robežu incidentā, kurā tika nogalināti 4 armēņu karavīri. Amerikas Savienoto Valstu Nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans vakar paziņojis, ka Ukrainas armijai sāk pietrūkt munīcijas, jo Amerikas Savienoto Valstu Kongresa republikāņi turpina bloķēt palīdzības sniegšanu. Arī ASV prezidents Džo Baidens vakar televīzijas uzrunā mudināja republikāņus pārstāvju palātā pieņemt likumprojektu par palīdzību Ukrainai. Ukraiņu 3. atsevišķā trieciena brigāde raksturo situāciju Avdijivkas pilsētā kā ārkārtīgi kritisku. Ukrainas armija turp nosūtījusi papildus spēkus. Krievijas armijas vienības aktīvi uzbrūk šai Donetskas apgabala pilsētai jau kopš pagājušā gada, un pat labam tā ir ielenkta no 3 pusēm. Latvijas Satversmes tiesa šodien atzina normu, ar kuru Krievijas pilsoņiem jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai jāapliecina latviešu valodas zināšanas, par atbilstošu valsts pamatlikumam. Pieteikumu Satversmes tiesā bija iesniegušas Krievijas pilsonis, kurām izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ar pagājušā gada 1. septembri zaudēja spēku, un to atkārtotai saņemšanai bija jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi. Pēc pieteikuma iesniedzēju domām viņas tādējādi nostādītas nevienlīdzīgā situācijā salīdzinājumā ar citiem bijušajiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, un atņemot valsts piešķirto pastāvīgo statusu, tiek aizskartas viņu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un pārkāpts tiesiskās paļāvības aizsardzības princips. Ilūkstē un tās apkārtnē savākti ap 1000 iedzīvotāju parakstu pret Ilūkstes pasta nodaļas slēgšanu. Uzzinot par plānojamo Ilūkstes pasta nodaļas slēgšanu, iedzīvotāju iniciatīvas grupa nolēma paust savu nostāju pret šo lēmumu, nosūtot protesta vēstuli satiksmes ministrijai ar aicinājumu, citēju, apturēt Latvijas pasta nepārdomāto rīcību. Citāta beigas. 21. februārī Daugavpilī Augšdaugavas novada kultūras centrā Vārpa un 28. februārī Ilūkstes kultūras un mākslas centrā notiks informatīvi semināri par atbalsta saņemšanas iespējām uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai Augšdaugavas novadā. Par finansējuma piesaistes iespējām stāstīs Altuma Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka, būs iespēja iepazīties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra atbalsta programmām uzņēmējiem. Augšdaugavas novada plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča iepazīstinās ar teritorijas plānojumu novadā, bet komercdarbības speciāliste Iveta Megne stāstīs par pašvaldības grantu projektu konkursiem. Izsolē nav izdevies pārdot 5% valstī piedarošo akciju sabiedrības Rebīra akciju. Par izsolīto akciju paketi nav veikts neviens solījums, lai gan akciju paketes izsoles sākuma cena bija 16 860 eiro, tas ir par 13 240 eiro zemāka nekā iepriekšējā izsolē pērn septembrī. Šodien sākās Berlīnes starptautiskais kinofestivāls. Tajā demonstrēs arī Dāvija Sīmaņa filmu Marijas klusēšana, vēsturisku drāmu par Mariju Leiko un latviešu teātri Skatuve Maskavā. Filmas epizodes tika filmētas Daugavpils cietoksnī sadarbībā ar Tehnoloģiju un industriālā dizaina centru. Tika iesaistīti pilsētas iedzīvotāji un izmantotas vēsturiskas Daugavpils ēkas, kā arī inženierzinātņu arsenāla eksponāts, restaurēta ZIS-5 kravas automašīna, kuru vadīja pats tās īpašnieks, Tehnoloģiju centra mehāniķis Oļegs Paršuto. Filmas pirmais seanss Berlīnē paredzēts svētdien, bet uz Latvijas kino ekrāniem Marijas klusums parādīsies šo pavasaru. Šodien Vienības nama Poļu kultūras centrā Varšavas ielā 30 atklāta žurnālistes, fotogrāfes un mākslinieces Ineses Minovas gleznu izstāde Ļauties savam sapnim. Izstādē būs skatāmi gan jau pazīstami darbi, gan daudzveidīgas un atmosfēriskas gleznas, kas tapušas nesen un vēl nav izstādītas nevienā izstādē. Izstādi rīko Vienības nama struktūrvienība Poļu kultūras centrs. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus.
Radio.